flex tests, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicios, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Raidījums Flexis atkal ir klāt, un šodien mēs ceļam gaisā basketbola tēmu. Basketbols, protams, aktuāls, jo izslēgšanas spēles ir sākušās. Daudzās Eiropas līgās, protams, arī Eirolīgā un NBA, bet ne par to šodien stāst. Nu, varbūt kaut kur drusciņi arī pieskarsimies tām, bet Latvija ir olimpiskā ceļa zīme uz olimpiskajām spēlēm 3x3 basketbolā. Kaspar, es pateicu pareizi 3x3 basketbols, un tagad tev ir jāpasaka, kas mums ir ciemos. Tagad es pateikšu tā, lai cilvēki saprot 3x3 basketbolu. 3x3, taču FIBA saka 3x3. Labi, visi, protams, ka saprot, jā, un pie mums ciemos ir, es teiktu, galvenais varonis šīs olimpiskās ceļa zīmes izcīnīšanai, olimpiskā kvalifikācijas turnīra rezultatīvākais spēlētājs un arī pusfinālu uzvaras metienu autors Nauris Miezis. Nauri, čau! Paldies, ka atrad laiku, lai atnāktu pie mums ciemos, un personīgi arī apsveicam ar veiksmīgo kvalifikācijas turnīru un ceļzīmes izcīnīšanu. Jā. Pirmkārt, čau visiem, otrkārt, paldies liels. Jā. Un tad uzreiz par to 3x3 vai 3x3. Es pat nezinu īsti, kā viņi tur pareizi jāsauc. Kā jūs sakat tad savā starpā? Jā, kur reizi laikam. Bet galvenais, ka jūsu variantiem abi ir pareizi katrā ziņā. Ja streetballs saka, tad gan ne? Nē, streetballs gan ne. 3x3 arī, man liekas, nav pareizi. Skaitliskais sastāvs. 3x3 ir 9, jā. Nē. 3x3 ir 3x3 un 3x3. Ļoti labi. Nauri, klausies, kā tagad ir pagājušas šīs dienas, šīs nedēļas pēc olimpiskā kvalifikācijas turnīra? Ko tu esi darījis? Ko tu tagad dari? Treniņi, atpūta? Kas notiek? Jā, pēc izcīnīšanas treneris mums iedeva brīvu, tā kā mēs visi atpūšamies. Tā galvenā doma bija iedot brīvu tieši konkrēti bija jaunajiem Lācim un Zigmāram, jo, ja es pareizi sapratu, treneris teica, ka viņi ir bijuši basketbolā 30 mēnešus bez atpūtas, tāpēc, jā, iedeva brīvu, tad arī mums vecajiem iedeva. Un neko, atpūšamies, protams, pēc tās kvalifikācijas izcīnīšanas bija svinības, ar visiem draugiem bija jāpasvin un tā kā, jā, atpūšos. Vēl par olimpisko kvalifikācijas turnīru, viena visticamāk nepārāk svarīga lieta, bet man vienkārši gribās zināt. Jūs kā komanda arī diezgan aktīvi esat sociālajos tīklos, Instagramā ir daudz dažādi interesanti rīli jums, un pēc olimpiskā kvalifikācijas turnīra bija tas rīls, kur jūs sēžat lidostā, jūs pārkāpjat pāri kamerai un jūs paņemat to biļeti. Jūs pirmo daļu lidostā filmējāt jau pēc biļetes izcīnīšanas, vai tas bija uzfilmēts jau pirms un sagatavots? Būtu baigā pārliecība, ja mēs to darīšu pirms. Bet mana ideja, tā bija mana ideja, tā bija pirms tās kvalifikācijas. Es tā kā Lācim izstāstīju. Lācis saka, jā, super ideja. Bet es teicu, jā, ja mēs izcīnam, tad to otro daļu mēs uzfilmēsim tā kā lidojot mājās. Un es biju aizmirsis, un tūlīt mūs sauc apbalvošanu, Lācis man saka, paņem telefonu. Tagad mēs uzfilmēsim to foršo video, un tas bija ļoti krūti. Tas video patiešām bija riktīgi labs, ļoti labi ideja, Nauri Malets. Un, labi, olimpiskā ceļzīme tagad ir kabatā. Mums tev ir jāpajautā, jo tu esi viens no tiem olimpiskajiem atlētiem, kurš, kad Startautiskā olimpiskā komiteja paziņoja, ka Krievijas-Baltkrievijas sportisti neitrālā statusā varēs piedalīties olimpiskajās spēlēs, tu biji viens no pirmajiem, kurš arī uzreiz pateica, kā tu pats jūties, un tavs pirmās sajūtas bija tādas, ka tu nevēlies braukt uz olimpiskajām spēlēm, jo tur būs Krievijas-Baltkrievijas sportisti. Kāda situācija ir tagad? Kāds ir tas plāns, jo publiski vairāk īsti nav runāts par to? Nē. Man ir vairāk žurnālisti jau zvanījuši un prasījuši, bet es īsti nevaru komentēt nekādus nākamos soļus, jo mums vēl nav bijusi nekāda sanākšana ar komandu. Un, kā jau teicu, mums iedeva brīvu visiem, tāpēc tagad tuvākajās dienās būs kaut kāda tāda sapulcīta, mēs sēdīsimies, runāsim un skatīsimies, kāds ir tas tālākais plāns vai kā es varētu to teikt. Bet vienu es varu teikt, Latvija brauks uz olimpiskajām spēlēm 3x3 basketbolā, bet kādā sastāvā to man grūti teikt. Tad tur tā nianses ir, ka komandu sports un jūs kopīgi nonāksiet pie lēmuma, kā jūs to visu redzat un izskatīsies tas sastāvs. Ja? Jā, ja šis būtu individuāls sportveids, es domāju, ka būtu vieglāk te visu komentēt, tā kā šis ir komandas sportveids un te tomēr ir kaut kādā jābūt atbildības sajūtai par pārējiem komandas biedriem, kuri grib braukt, bet jā, man grūti komentēt, es īsti nevaru jums neko pateikt. Iezvaniet man pēc pāris dienām.
Labi. Piezvanīsim, sarunājuši. Klausies, tu pats zini, kādi ir tie olimpisko spēļu noteikumi, kāds sastāvs, kas var spēlēt tur galā? Kas izcīnīja vietu, vai kas ir pārstāvējuši turnīros kaut kādos pirms tam? Es negribu sameloties, bet man liekas, ka 2 ir jāspēlē no top 10 Latvijas valsts rangā. Pārējie tad laikam var rotēt, bet tas bija iepriekšējā olimpiskajā. Es nezinu, varbūt kaut kas ir mainījies. Jā, es neesmu baigi pieslēdzies tajā olimpiskajai kvalifikācijai, vai olimpiskajam tam ciklam visam. Es īsti pat nezinu, kāds pat ir izspēles formāts, tur jums jāprast treneriem. Tā kā jā, es tikai eju laukumā un daru darbu. Pārējais tāpēc nezinu. Atgriežoties vēlreiz pie tā kvalifikācijas turnīra, mēs runājam par to video un par to pārliecību un visu pārējo. Par pašu turnīru, kad jūs tur aizlidojāt, cik ilgi jūs to aklimatizācijas laiku likāt, jo diezgan tālu turnīrs Hongkonga. Jā, Hongkonga bija. Mēs ļoti laicīgi aizlidojām. Mēs bijām, man liekas, ka pati pirmā izlase, kas aizlidojas turien. Pārējos es tur neredzēju, tad nākamie bija laikam, nākamajā dienā ieradās varbūt poļu meitenes, bet mēs bijām viena no pirmajiem, kad 7-8 dienas pirms mēs aizlidojām. Tā kā Pīķis jau bija sasniegts tieši uz pirmo spēli, ka ir gatavi, jau aklimatizējušies, viss notiek? Vai... Bija grūti arī pēc pirmās dienas, tur bija problēmas ar to miegu, bet tās pirmās dienas bija trakas. Kādos 9 tu iemigi, 2 tu augšā bija naktī kūkoja, gaidīja brokastis, izsalts un bija mocības, bet kaut kā pārējām un uz laukumu diezgan labi izstījāmies, man liekas. Un skaidrs, ka tur ir viss tas spiediens kopā, tomēr olimpiskā ceļazīme, svarīgs turnīrs, mēģināt ar pirmo, protams, viss ir burvīgi, bet es saprotu, ka jums tur vēl sastāv problēmas pašā pēdējā brīdī bija, ja? Jā, liela nelaime notika, Kārlis dabūja traumu, bet, ja mēs skatāmies no tā faktora, varbūt tas bija pat labāks scenārijs, jo labi, ka Kārlis satraumējās dienu pirms turnīra. Ja viņš būtu satraumējies turnīra laikā, mēs būtu palikuši trietā, tad tas būtu 100 reizes grūtāk spēlēt tālāk. Bet trietā vispār ir reāli pie tās intensitātes un fiziskās slodzes, kā tev liekas turnīru izvilkt no sākuma? Reāli jau ir, bet tas ir šausmīgi grūti, lai es saprastu. Tas ir ļoti, ļoti grūti tiešām. Bet jā, tā kā varbūt tādā ziņā mums paveicās un dienu pirms tieši Kārlis satraumējās un Gotfrīds menedžers 3-3 uzreiz gāja taisīja pieteikumu izmaiņas un izdevās izmainīt pieteikumu. Bet interesants stāsts, ko es varētu jums atklāt, Kārlis satraumējās, tad, protams, visi bija sabijušies un tā. Treneris pienāca pateica, ka Kārlis nespēlēs. Un nākamais spēlētājs, kas bija paredzēts, ko ielikt, bija Edgars Krūmiņš. Un pieskrēja fizioterapeits, viņam esot problēmas tur ar veselību, un viņš arī nedrīkstot spēlēt pie karstiem laikapstākļiem. Un tad visi mēs pagriezāmies pret Agni Čavaru, kurš bija palicis pēdējais. Es neteikšu tā, kā viņš teica, bet bija tas pīja un tad pavilkšu. Tā kā bija kruti un jā, tas bija smieklīgs. Jo Agnis droši vien bija devies līdz vairāk ar morālu atbalstu ar savu padomu. Viņš tam bija gatavojies, jā, vai ne? Jā, viņš bija braucis kā fāters, kā kapteinis. Un jā, viņa uzdevums bija jaunos tā kā sapurināt un lai viņi nebaidās. Jo kādas tad būtu iespējas, ka viņam būtu jāspēlē uzreiz pirmajā turnīrā? Tad neko salikās, kā salikās. Klausies, no jūsu olimpiskā zelta četrnieka jūs visi 4 joprojām arī esat kopā, bet tā komanda pie jums ir palikusi, liekas, lielāka. Kā tev liekas, kā 3-3 basīts Latvijā ir attīstījies šo 4 gadu laikā pēc zelta medaļas iegūšanas? Šo jautājumu es laiku prasu. Man grūti īsti atbildēt. It kā jau tas ir LBS darbs un Getiņa darbs, viņi it kā strādā. Getiņš ir ļoti populārs 3-3, ok, tas ir varbūt streetballs, bet tas ir iet roku rokā ar to, ko mēs esam izcīnījuši. Bet mēs redzam, kad neveidojās jaunas komandas, piemēram, kā Serbijā. Viņām ir, 8-10 top komandas, kas spēlē pasaules tūrēs. Mums, diemžēl, ir tikai viena. Jā, pagājušajā gadā varbūt bija tā vēl viena komanda izveidojusies, tie, kur izcīnīja Eiropas spēlē zeltu. Tas pats Lācis, Raimo, Zigmārs, kas tur vēl bija, Gludīts un Apsīts. Tāda bija forša komanda, jā, bet viņi visi ir 5 profesionāļi. Kā vasara beidzās, tā viņi visi iet uz klubiem. Tāpēc es gribu grūti man teikt, tāpēc attīstās jau forši vasarā vairāk pievēršās tam, tas ir fakts, bet uz tās lielās skatuves laikam īsti komandas vēl viens nav. Bet uz lielās skatuves, kā tev pašam liekas, tā komanda neparādās tāpēc, ka mums nav resursi, kas varbūt ir Serbijā spēlētāji, vai tāpēc, ka Serbijā, pie mums spēlētāji būtu, bet Serbijā ir sakārtots un tiem džekiem ir arī finansiāla motivācija vairāk piesaistīties 3-3 basiem. Piekrītu, jā, kad tomēr visi tie
labie basketbolisti, viņi spēlē 5-5 un pelna to naudiņu tur. Mēs vienīgais, ko varam piedāvāt, no mūsu puses mēs nevaram piedāvāt atalgojumu katru mēnesi. Vienīgi mēs varam piedāvāt to, kad apsolīt tev, ja tu labi startēsi, tu varēsi no laimestiem kaut ko nopelnīt. Bet, man liekas, ka muļķīgi ir vienkārši cerēt uz kaut kādu, uz labiem panākumiem. Tāpēc, ir tāda dīvaina sajūta. Kad vai tu riskē un dzer šampanieti, vai tu riskē un tu paliec nekā, grūti, protams. Un kā ir pasaulē, kā tev liekas, tas kopējais līmenis aug arvien vairāk un vairāk? Tādi riktīgi jaudīgi džeki parādās 3-3 basītī. Jā, noteikti, 100%. Un tas pierādās to, ka nāk iekšā jau ļoti labi spēlētāji ar lieliem vārdiem un ar lielu pieredzi. Tā kā, tas attīstās un tas ir krūti. Man liekas, tas ir krūti, kad sāk pievienoties jau tādi augstas klases basketbols. Parīzes Olimpiskajās spēlēs mēs arī ASV izlasi redzēsim 3-3 basketbolā, kas iepriekšējās Olimpiskajās spēlēs viņiem nebija vīriešu komandas tur. Kas tur solās būt? Viņiem būs Džimers Fredets un kompānija. Starp citu, interesanti, pāris nedēļas atpakaļ kā reiz netīšām izlasīja rakstu, kur amerikāņi paziņoja, ka beigās viņi pieņēma lēmumu, ka tie paši džeki, kas kvalificējās Olimpiskajām spēlēm, tie arī spēlēs Parīzē, jo viņi sāka savā, kaut kur viņiem parādījās ideja, varbūt NBA džekus paņemam un aizsūtam uz 3-3 Olimpiskajām spēlēm. Kā tev liekas, NBA, ja amerikāņi būtu aizsūtījuši NBA džekus, kā tas izskatītos? Protams, viņi jau būtu arī gatavojušies tam. Grūti, man liekas, ka pilnīgi bez nekādas pieredzes iemesties iekšā. Tur tās pirmās spēles viņam būtu jāadaptējās, bet tev ir tik liels talants un liela pieredze tajā basketbolā. Es domāju, tu būtu tāpat dominējoši tajā sporta veidā. Es vienkārši domāju par to pārlikšanu vai paralēli spēlēšanu 3-3 vai arī klasiskais basketbols. Jo arī izlases sastāvā arī bija gan Raimo, gan arī Lācis. Viņi spēlē zaļos ikdienā. Labi, tagad viņi pauzē un sezonas beigās ir nespēlē. Un tomēr tu redzēji kaut kādu brīdi, ka viņiem arī vajadzēja adaptēties. Jā, protams, tas ir ļoti izteikts. Kas bija tas izteiktākais, ka tu redzi, ka kaut kas tur īsti neštimē? Viņiem vajag uzcīt laiku. Kas ir tās klasiskākās lietas, kas tur lec ārā? Pick and roll aizsardzība ir ļoti izteikta un vēl tā palīdzēšana. Piemēram, 5-5 basketbolā ir izteikta rotācija no palīdzēšanas. Diemžēl 3-3 basketbolā tev ir jātiek 1-1 un ja tev sanāk kaut kādā veidā palaist garām, nekādā gadījumā nedrīkst būt rotācija, nekādā gadījumā nedrīkst būt palīdzība. Kā tiek palīdzība, tad rēķini, jūs esat 3 spēlētāji uz tā puslaukuma, tas ir liels spacings un labāk ļauj, mums ir arī punktu skaitīšana 1 un 2, tā 2 punktu metienam ir šausmīgi liela vērtība. Un ja tu nolaidies palīdzēties, viņš izmet ārā pilnīgi brīvs un iemet 2 punktu, tad ir sāpīgi. Tāpēc bija ļoti bieži tā, ka notiek pick and rolls un ir palīdzība, un mēs tos jaunos tikai sodam ar viņu basketbolu, 5-5 basketbolu ieradumiem. Bet ātri adaptējās un bija jau labi. Kliedz arī uz kādiem tur, jā? Mēs tur kliedzam viens otrā, jā. Ja kaut kas nesanāk, mēs esam dusmīgi. Pašam taču nav pēdējos, 4 gados bijusi vēlme atkal atgriezties 5-5 basītī, ne? Šausmīgi grib atgriezties. Gribās, jā? Šausmīgi. Kas tev Kādi bija piedāvājumi? Vai ir piedāvājumi? Noteikti ir. Bija piedāvājumi. Lielākais bija noteikti laikam Rīgas zeļi, bet es domāju, ka es ļoti ceru, ka būs vēl tāds piedāvājums. Es ļoti gribēju uzspēlēt šogad. Protams, man neatļāva un es saprotu, kāpēc un vispārējais. Bet es ilgojos pēc 5-5 basketbola. Ja tu man tagad prasītu pēdējo 3 gadu laikā, kas man labāk patīk, man noteikti 5-5 basketbols patīk vairāk nekā 3-3. Man 3-3 ir kļūst jau tā kā rutīna, tāpēc es gribu kaut ko pamainīt. Tas izklausās, ka mēs redzēsim. Tas izklausās, ka diezgan drīz redzēsim. Jā, man ļoti patīk 5-5. Es te pie čomiem amatieru līgā, uz turbo līgā, kā saka, uzgriežu. Protams, tā kvalitāte varbūt bišķiņā atšķirās, ne bišķiņa, bet tik fantastiski tas ir. Man ļoti patīk 5-5 basketbols. Cik bieži tev ir turbo līgās sanāks uzspēlēt? Cik es tu pēdējās jau nedēļas griežu, man starp citu sestdiena fināls. Sestdiena fināls, jā? Kur jāiet? Kur ir Mežparka zālē, man liekas, bija, jā. Nav tā, ja tu pats neievēro, tu aizbrauc uz turbo līgu, tu ej iesildīties un tu pasties uz pretiniekiem un tur džeks skatās. Bļāviens, es tikko bērniem palīdzēju mājas darbus izpildīt, darbā man čakarē, un man tagad vakarā es ar čomiem atnācu uzspēlēt bazīti, man olimpiskais čempions. Šis čalis noliek medaļu iet laukumā, kas tagad būs? Kas tā ir bijis tā, ka mēs uz laukumu piemēram stāvam, met sodmetiens, un tad tie basketbolisti, es varbūt viņus nepazīstu, bet viņi man sāk uzdot jautājumus par 3-3. Kā to tur iezini? Es saku, vecīgi, mums jālaiž basīts. Tā, forši ir. Vairāk es jau ar čomiem, lai uzspēlētu tās emocijas, jo 3-3 spēlējot man nav bijis pēdējos 7 gadus, cik es spēlēju, es esmu
pazaudējis ļoti daudz brīvā laika ar draugiem un ar sievu un vispār. Tāpēc es gribu būt mājās un pavadīt laiku ar viņiem. Bet klāt par to turbo līgu un to basīti līmeni zemāk. Ir visādi video klejoši internetā, kur tur asumi tādi, kur tur var būt kāds nedisciplinētas darbības no cilvēkiem, kas, izliek tās savas ikdienas darba emocijas laikam. Tur arī es kaut ko tādu saskāries. Tev neliekās tā, ka tajā līmenī tie augstāk, tur ir bišķiņ zolīdāk. Kas ir lejā, tie ir tādi, Tas man arī biedē, tāpēc, kad es tur spēlēju, jo es, kā saku, tie džeki viņi varbūt ir varbūt nevar tā apsaukāties vai kā, bet tas līmenis atšķirās un arī visas tās darbības laukumā. Varbūt kaut kāda nekoordinēta situācija vispārējais ir trauma risks ir lielāks noteikti turbolīgā nekā profesionālā līmenī. Bet es cenšos dzīvoties tikai pa perimetru un neieskriet sodlaukumā tur, kur lielāka gaļa ir. Bet nē, pagaidām, tu viss ir ok. Sakas, neesi ar vienu? Nē, es cenšos būt draudzīgs, jā. Tiešām? Es atceros, kā mēs agrāk ar tevi esam rajona čempionātos spēlējuši. Tev patīk zem ādas palīst arī tad, arī getiņos mēs tur viens otram līdām zem ādām. Nē, bet tagad es cenšos pabaudīt basīti, man ļoti pietrūkst. Klausījums, vēl viens jautājums, ko es tev ļoti gribēju šodien uzdot par 3-3 basīti no augstākajā līmenī. 5-5 basketbolā, ejot cauri laikam, ir mainījies tas iespējas un tās domas, kas ir labākais basketbolists, kāds varētu būt. Tur 80. 90. gados NBA draftos vienmēr mums vajag centru, mums vajag obligāti centru. Tagad savukārt liekas, mums vajag vingu, kas var spēlēt ar bumbu, kuram ir labs metiens no distances. Kāds šobrīd 3-3 basketbolā ir izcilais basketbolists? Kādām īpašībām tev ir jābūt, lai tu būtu labākais 3-3 basketbolists pasaulē? Manā uztverē joprojām labākais basketbolists pasaulē, kāds ir bijis pēdējos 3-4 gadus, tas noteikti Kārlis Lasmans. Varbūt, viņš ir mans komandas biedrs, es viņu tur baigi slavēju, bet nē. Tās viņa dotības, kāds viņš ir, man grūti redzēt, ka kāds viņu var apturēt. Tiešām. Tad ņemiet piemēru par Kārli Lasmanu ar labu metienu. Ļoti tāds garš, ātrs, labs dribls, kustīgs. Viņam ir visas dotības. Un, treniņos bieži vien mēs spēlējam viens prieks vai kaut cits uzdevums, un es saprotu, viņu taču nav iespējams apturēt. Tas cilvēks ir mašīna. Un, vienīgais, kas viņu attur pagaidām no tādas kārtīgas, labas sezonas, ir tās mikrotraumas. Bet novēlu viņam veselību un ņemat piemēru Kārlis Lasmans. Tad tagad labi, ka tā vēl kvalifikācija ir izieta, ceļazīme uzreiz ar pirmo piegājumu paņem, tagad ar to grafiku drusciņu solīdāk, salikt mierīgāk, tīri, es domāju par to fizisko gatavību arī. Jā, bet tur es saku, tur ir atkal treneru plāns, un tad viņi tur liks tos plānus visādus. Un es jau redzēju kaut kādu mazu skici, kad pirmie treniņi būs tikai fiziskie, un tā kā man kačāties nevisai patīk, bet nekas. Tu neesi jau no tādā karjeras stadijā, kad varbūt fiziskajam trenerim pasties uz to plānu un tu viņam var pateikt, klausies, manos gados varbūt, ka šito vairs nevajag. Pat Agnes tā neatļaujas. Protams, mēs bubinam treneru. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Kaut kāda pievilkšanās manā vecumā. Priekš kam? Mēs tur pabubinam, bet nē, diemžēl ir jādara. Treneris ir strādājis pie tā, to plānu sagatavojis, un mums tas ir jādara. 3-3 karjeru tev ir arī devusi iespēju pēdējos, jau entos gadus, gribās teikt, arī pasauli kārtīgi izbraukāt. Visu sezonu paiet tūrēs, braukājot pa visu pasauli. Kur visvairāk mīl 3-3 basketbolu vietējiem? Kur ir lielākie pūļi, kur tu varbūt ažiotāžu uz vietas ir tāda, ka tu ierodies vietā un tu, kur ir plakāts, kur tas, un tad cilvēki tiešām gaida un nāk skatīties? Filipīnas. Numur 1 ir Filipīnas. Tā kā tur mīl basketbolis, laikam neesmu redzējis nekur. Tas, man liekas, vispār par basketbolu kopumā Filipīnas. Viņi tiešām šakāļi. Viņi ierauga kaut kādus tur basketbolistus, viņi pat nezina, vai viņi ir slaveni vai parasti. Viņi vienkārši nāk un tur prasa bildes, tur grib mētāt bumbu kopā. Tur mēģina tev nosekt. Man treniņš iet, viņš nāk un mēģina sekt. Zin no malas. Tāda. Viņi mīl basketbolu un tas ir krūti. Patīk. Patiesi stāst arī man būs Filipīnās uz pasaules kausa basketbolā fināli.
Te var mēģināt nosakt uz ielas? 6. dienā es vairs neizturēju, un es atbildēju uz ielas uz jautājumu, vai are you from any team? Yes, I am. Tā var pie Latvijas deriem. Es tiku pie Zobāra. ar Filipīnu. Pie Zobārs arī tik, tas gan bija Indonēzijā. Labi, Naurim. Un vēl, ko es tev gribēju pajautāt par to, kā tu redzi un kā tev liekas, kā būs kāds profesionālais 3-3 basīts attīstīsies tālāk. Ilgus gadus jūs latviešu džeki turējāties kopā, spēlējāt kopā, un tāda arī bija tā sistēma. Yeah. Tas bija principā kā, es nezinu, kā biatlona tūri varbūt, kur visi pārstāv savas valstis, vai ne? Yeah. Aizvadītā sezona atkal parādījās jaunums, kad bija no dažādām valstīm spēlētāji kopā arī. Tu dabūji ar citu valstu basketbolistiem uzspēlēt. Kā tev liekas, kāds labākais risinājums? Un, ja tev kāds prasītu padomu, kā tam top levelam turpināt attīstīties? Nē, tas nav nekāds baigais jaunums. Tas arī bija pirms tam. Jau bija spēlētāji, kur spēlēja pie citiem klubiem, citu valsts spēlētāji. Tā kā tas bija tikai laika jautājums, kā viņš attīstīsies. Un es domāju, ka tas tikai ies solis priekš. Un tagad jau redzot jaunās komandas, kas tur gatavojās tai FIBAS sezonai, tur var redzēt, ka tur ir vairāk spēlētāji jau veikuši piesaist no citiem klubiem. Tā kā viņi progresē un arī grib kļūt stiprāk. Un, jā, tā kā tāds tas sports ir. Tas arī 5-5 basketbolā ir. Tā kā tas ir tikai normāli. Kāds ir tas tavs ideālais scenārijs, kā tu gribētu redzēt 3-3 basketbola attīstību nākotnē, popularitātes ziņā, to struktūru? Kas būtu tas tavs sapnis, ko tu gribētu vēl izdzīvot? Noteikti es domāju, kā tu gribētu, kur tu redzēt 3-3 basīti? Nē, galvenais, lai Latvija katru olimpiskās spēles viņi startē olimpiādē. Tas būtu tāds labs zīmogs Latvijas 3-3 basketbolam, kad viņi strādā pareizi un strādā tā kā pareizā virzienā un strādā ar tādu lielu atdevu. Pagaidām to Raimonds Feldmans, treneris, mūsu treneris, viņš to plānu ir izveidojis. Mēs esam visi gājuši pēc viņa plāna, un tas viss strādā. Tā kā es viņam novēlu vēl entos gadus tādā pašā virzienā augt. Tad tas būtu tāds izdevies, jā. Pagaidām tad varam teikt, ka ir izdevies, jo cik olimpiskās spēles ir bijušas Latvija 3-3 basketbolā vīriešiem tur ir bijusi. Jā, tas nozīmē, ka mēs laikam darām kaut ko pareizi. Tas droši vien ir vairāk jautājums Raimondam, bet Raimonds mums, diemžēl, šeit studijā nav, tāpēc prasīsim tev. Viņš atrod to balansu starp 3-3 un 5-5? Viņš ir baigais darba holiķis. Viņš tiešām ļoti daudz strādā un ļoti smagi strādā. Bet viņš ir atradis, jā. Ja man prasa, tad es uzskatu, ka viņš ir atradis. Jo, viņa treniņa, tas plāns 3-3 man ļoti patīk. Un bieži vien viņš iesaist arī 5-5, tur kaut kāds dažs nianses. Un es esmu redzējis, kaut kad mēs nācām iekšā. Nevis tas bija pie Zeļiem, bet pats Feldmans teica, ka viņi pat dodot Prometējam 3-3 dažas vingrinājumus un arī pat spēlē 3-3 pēc 3-3 noteikumiem. Tas man liekas krūti. Ne tikai mēs ņemam no 5-5, tad viņi arī ņem no mums kaut ko. Nav ar to arī, Alaž, man vismaz liekas, ja tev kāds piedāvā, aizbraukt uz skolu, aprunāties ar jauniešiem, tu ar prieku vienmēr piekrīt. Arī nesen redzēju bildes, kur tu viesojies pie bērniem un olimpisko medaļu parādīji. Tu esi skaitījis, cik daudz tu skolās esi bijis, cik daudz tu to medaļu esi atrādījis bērniem? Es neesmu skaitījis, bet esmu arī daudziem atteicis, diemžēl. Tas laiks tāds, kāds man ir, cik man ir. Un, protams, tas ir pozitīvi aizbraukt, iedot kaut kādu enerģiju, bet man tāda bišķiņa pēdējā mācība bija pēc tieši olimpiskajās zelta, kad mēs atbraucām mājās. Es biju tāds... mēs visi džeki bijām tādi iedegušies, mēs visur braucām, pilnībā visur. Nekam neatteicām? Nekam neatteicām. Un nepagāja ne mēnesis, es biju izdedzis. Es biju pilnīgi izdedzis, tukšs, un man nebija ne spēka, ne emocijas, nekam vairāk. Un tad es sapratu, priekš kam man nākt mājās pilnīgi nekādam un sievai rādīties, un tad tur kašķēties sievu. Tādas lietas, es saprotu, ka bišķiņ jāpažēlo arī sevi. Tāpēc man ir jāatvainos tiem, kam esmu atteicis aizbraukt, bet es ļoti ceru, ka viņi saprot to, ka jūs esat pārāk daudz, un mēs esam tikai 4 tie džeki, un jāspēj sadalīt viss tas balans. Runāju par saspringto grafiku, es zinu, ka viņam arī tagad jāskaņo tālāk ir fotografēties un darboties, tāpēc mums ir jāizdara mūsu tradīcija. Kaspar? 1-1?
Labi! Nē, gadu 12 atpakaļ Nauri, tu zini, es ar lielāko prieku būtu piekrīts un es liktu pats uz sevi. Bet Jo man tie ceļi nesāpēt, zini, tad jau var. Jā, Muguru nebūtu savēlkt. bet Kaspars bija labā formā, jā. Tas bija sen. Tagad es esmu labā formā disku golfā. Tur es esmu. Labā piekdienas vakara formā. Labi, bet nav tā tradīcija, ka mums ir Olī, bet Laimes rats, lūksim tev viņu iegriezt. Tur Jā. pārsteigums, jautājums un izaicinājums. Nu, atkarīgs kā uzgriezīs. Es varu griezt? Jā, droši. Pasniegsim tev aploksnīti un tad jau lūksim tev šķetināt to, kas aploksnē ir rakstīts. Jaudīgi iegriez, var redzēt, ka cilvēks pievalkās regulāri. Nevar atmest to, nevar atmest. Jautājums. Nu, Mašīna Nauri, nebūs, jā. Mašīna nebūs. Mašīna Beidzās Armands Simpsons. Piedod. Taisi vaļā un lasi, kas tur rakstīts. Top 3 copas vietas Latvijā. Nu, tāpat kā ar sēņotājiem, viņas tās vietas neatklāja. Es tev teicu, un Bet tu labi. sēņotājs šitādu jautājumu uzrakstīji. Bet labi, jā, Nu, vismaz iedot mums novadu. pie manas mājas Ķekavā ir, nu, mēs viņu saucam par Sauso Daugavu. Esmu tur bijis ļoti daudz. Neteiktu, ka man tur labi ķerās, bet es viņu uzskatu, ka viņai ir potenciāls. Tā kā tā būs viena vieta. Tangurs ezers varbūt tur, nu, tajā galā varbūt. Nu, Nē. Vēnta ir prēmijum gals. Nu, kas vēl tāds interesants varbūt. Nu, man tie copas čomi iedos pa kaklu, es atklāšu tās lietas. Nu, lai iet sēdas purš. Parāda ar rokām, cik lielākais lomas kāds ir bijis. Cik tu ir 1,8 m? Es nezinu, šitāds. 1,8 Ir m. 1,8 m. Tā izskatās. Nu, kaut kur, jā. Kas ir tā Jā. top, kurā tu koncentrējies? Kas ir Līdaka top. Līdaka top. Tikai jā, lielajiem plēsējiem. Un cenšos ķert lielās līdakas. Nu, mani mānekļi tādi, kad es ar saviem draugiem iebraucu ūdenī, viņi saka, es priecātos par tādu līdaku, ar kādu mānekli tu mētā. Tā kā, jā, nu, es esmu tādā copas biedrībā iekļuvis, ar kuriem ķeram ļoti lielas, cenšamies Latvijas rekordus neķert. Tāpēc, jā. Labi, tad droši vien zini, kāds ir Latvijas rekords. Ko esmu redzējis un dzirdējis, Latvijas rekords ir 1,31 m, bet tāds neoficiālais, kaut kāds tur ļoti, ļoti sens Latvijas rekords, tur bija tikai svars 19 ar kaut ko bija kilogramu, bet tur garumu nenomērīja. Bet jā, tagadējais, ko es varētu teikt oficiāli, ir 1,31 m. Tad pirmais olimpiskais čempions 3-3 basketbolā un varbūt nākotnē arī Latvijas rekordists. Jā. Es ceru jau pirmajā Cilvēks maijā. iet uz vēl vienu rekordu. Bet es Uztieši. atgādināšu, ka sarunas sākumā, kad mēs Naurim prasījām, klausies, kā tur olimpiskajās spēlēs, kurš var spēlēt, kurš nevar spēlēt, viņš teica, es īsti nezinu. Tad, mēs paprasījām, cik ir lielākā līdaka, kas Latvijā ir 1,31 m. Uzreiz viss skaidrs. Tie droši vien daudz naudas netērē inventārā. vai Nē. Nē, tur Top, pa lētu aiziet. vai ne? Makšķerēšana ļoti lēts sports. Jā, tas bija svarīgi pieminēt. to visu. Sveicieni Nauras sievai. Nauri, milzīgs paldies, ka atradāt Paldies. laiku atbraukt arī pie mums ciemos, lai tagad veiksmīga fotosesija. Nu, tad kā neasaks, tā saka, nesaka. Jā, tā saka, ej pie vēlna. Nu, neasaka. Tā atbild. Nu, tad laidīsim Nauru projām, bet mēs ar Tomu vēl pastāstīsim, kādi interesanti sporta notikumi šajā nedēļas nogalē gaidām GO3 kanālos. Flex test, jā, flex test, ha! Un aiziet, ķeramies klāt arī Olibet bookmakeru prognozēm svarīgākajos sporta notikumos šobrīd. Un viens no svarīgākajiem notikumiem viennozīmīgi ir Šveices Nacionālās līgas fināls, kur nu uzkrusto gan Lozāns, gan Cīrikas spēlētāji. Un tur ir arī Ronalds Ķēniņš un Rudolfs Balcers. Un kurš to būtu domājis, ka Ronalds Ķēniņš būs rezultatīvāks pēc 4 aizvadītajām spēlēm? 3 piespēles. Es nebiju to domājis. nebūtu domājis. Bet uzvars arī dalīts uz pusēm 2-2, un Olibet bookmakeri ir diezgan līdzīgi kā pirms sērijas, joprojām savu līniju ietur par favorītiem. Tiek uzskatīta Cīrikas Lions komanda, 74% iespējamība viņiem kļūt par Šveices čempioniem, savukārt Lozānas iespēja tiek vērtēta ar 50%. Nu, es paredzēju 4-0, es kļūdījos. Tu atsakies jau tālāk to, ko teici. Es atmetos. Es teikšu godīgi, es sevi pieķēru pie domas iepriekšējās spēles 3. periodā, ka Lozana var uzvarēt arī visu sēriju. Nē, nopietni, es tiešām pieķēru sev pie Tā domas. bija pirmā reize, kad tu sev pieķēri pie tādas domas. Jā, tā pa īstam, jā. Nu, nē, īstenībā nē. Edgars Masājskis iepriekš vienā spēlē pateica, ka Lozana izstāstā diezgan jaudīgi. Viņi var noturēt tā 60 minūtes. Nu, te būs interesanti. Nākamā spēle ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīga. Kas uzvar piekto spēli, uzvar sēriju?
Zini, nē. Tā nav vienkārši Cīrihē, ja viņi pazāģēs savās mājās, un Lozanai ir jānozog viena spēle izbraukumā, tad tur ir beigas visam. Bet redzēsim, tā nākamā spēle ir ārkārtīgi svarīga tādā ziņā. Bet mums ir vēl viens notikums, kur ir divi latviešu hokeisti finālā viens pret otru. Tas ir Zviedrijas čempionāts. Atgādini, GO3 Extra Sport arī to varat redzēt. Regle pret Šelefteo, Rodrigo Ābols pret Mārtiņu Dzierkals. Ap citu, ko es vēl gribētu pieminēt, Artis Ābols komentē spēles. Artis Ābols komentē spēles Zviedrijas čempionātā. Tur ir ļoti labi padziļināta informācija no viņu. Man liekas, ka nav Latvijā neviena cita, kurš tik daudz skatītos Zviedrijas čempionāta spēles. Priecājās par vienas komandas vārtiem vairāk kā par otru. Tajā spēlē, kurā viņš komentēja, otra komanda neiemeta. Tā kā tā komanda viena, ko iemeta. Proti, Regle izcīnīja uzvaru. Bet tur prognozes ir sekojošas. Regle 60% varbūtība, ka varētu uzvarēt turnīrā, un Šelefteo 45%. Regle atgādināšu bija 9. vietā regulārajā sezonā. Pie vecās sistēmas Rodrigo jau sen ar izlasu kopā trenētos. Pie vecās sistēmas tieši tā Rodrigo jau būtu ar izlasi. Es nezinu, kāpēc Regle ir ielikt kā favorīti beigās. Man liekas, ka situācija ir drusciņ līdzīgāka. Jautājums varētu būt par savainotiem spēlētājiem. Vai pamata aizsargs Jonatans Pudas ir savainots, jā vai nē, tas ir jautājums. Un vēl arī Šelefteo ir vairāk savainojumu, kuriem it kā vajadzētu tūlīt beigties. Tas varbūt ir tas faktors, kas varētu šo un to pamainīt. Nu, ja ir skaidrs, ka pie jebkura gadījuma Latvijas būs čempions Šveicē hokejā, Latvijas būs čempions Zviedrijā hokejā, tad tikpat skaidrs ir, ka Latvijas nebūs Anglijas Premjerlīgas čempions futbolā. Kopš Igora Stepanova laikiem nav mums tāda prieka un laimes bijis, bet tur cīņa arī ir karsts sezonas beigās. Vairāki klubi cierē uz čempionu titulu, bet ko tad Olī, bet Bookmakeri tom liek kā galvenos favorītus? Manchester City, viņiem ir 6 spēles, kas ir jāizvada līdz sezonas beigām. 4 spēles ir palikušas gan Arsenal, gan Liverpool. Liverpool pamatīgi ir sabojājis savus izredzes. Izcīnīja titulu tīpaši vakar spēlē pret Evertonu derbijas. Protams, ir derbijas, bet 0-2 zaudēt lejas gala komandai. Un ja iepriekš bija diezgan līdzīgas tās cerības gan City, gan Arsenal, gan Liverpool, tad tagad pievērsiet uzmanību. Liverpools izredz 3,2%. 3,2%. Nu, tur īsti nebūs varianti. Arsenal vēl ir cīņā, bet tas arī pie nosacījuma, ka City kaut kur klūp. Viņiem ir jāklūp starpība 4 punkti starp Arsenal un City. 4 punkti. Tā kā tur, tad ir jāklūp. Jāklūp kaut, es pat gribētu teikt, 2 spēlēs ir jāklūp. Tā pavisam nopietni. Un tas ir, ja mēs pieņemam, ka Arsenal izdara savu darbu. Viņi izdarīs. Viņa 5-0 sagrāva Chelsea, tur viss ir kārtībā. Arsenal savu darbu izdarīs, tici tu man. No labi, dzīvosim, redzēsim. Nu ko, tāds lūk šonedēļ Flexis. Lai jums patīkam nedēļas nogali, tiekamies nākamnedēļ. Flex test, seto nolieku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, yeah. Flex test, yeah. Flex test, oh, ha.